Halleluja! Kā jūs esat? Kādas jums noskaņas? Kā jūs jūties? Super. Labi? Gatavi pieņemt prātu? Vārdu. Dočur. Tūlīt tās dabūs. Dočur. Mans dievkalpojums saucas Jaunā Jēzus armija. Šorīt burtiski svaigu gaļu jums iedošu to, ko es šorīt saņēmu. Jēzus pēc konferences, kas bija šī konference, ja? Domāju, ko šorīt man Dievs iedos, es visu nedēļu, un kā es esmu saņēmis, kāpēc Dievs dod tieši tajā dienā, kad ir dievkalpojums un kad pirms paša dievkalpojuma dod vārdu. Varat iedomāties, kāpēc? Ir mums ienaidnieks, kas ir ļoti viltīgs palicis pa 6000 gadu. Viņš prot ļoti labi zakt. Un viņš var izkropļot ļoti spēcīgi to vārdu, ko tev ieliek Dievs nedēļas laikā. Man burtiski te bija pirmspēdējais dievkalpojums, tas šis pēdējais, ja. Pirms šī te dievkalpojums bija, viņš saņēma nedēļas vidu. Un kā jūs domājat, viņa puses sagrozīts tika. Un tagad ir pienācis laiks, mēs runāsim par to visu. Vārdu no Bībeles es runāšu pats, ja, bet lielākoties es esmu rakstījis te par to, ko es saņēmu konferencē un ko Dievs man ielika vārdu pateikt mums, ja. Ir pienācis laiks, kad celsies jaunā paudze. Šī jaunā paudze. Visa jaunā paudze netiek skaitīta pēc vecuma. Neiedomājieties, ka es runāju jaunā paudze, tas nozīmē tikai jaunie. Tie ir lielākie meli, tas ir atkal sātana meli. Tāpēc vecie cilvēki saka, nu kas tad es? Nu, kur tie, lai jau iet jaunie. Muļķības, tie ir meli. Tas ir domāts, jebkurš cilvēks, kas ir aizgājis prom no reliģijas, kas ir apnicis vecais viss, un viņš grib meklēt, un ir meklējumos, jauna meklējumos. Viņš grib atrast šo jauno, un ja viņš ir atradis šo jauno, viņš ies līdz galam. Ir arī tā paudze, un mēs būsim tie, kas noteikti, ka vilksim ārā šos cilvēkus, ja? Kas ir paslēpti, tumsā, kas dzīvo pasaulē vēl tagad. Viņš pat nenojauš, ka pēc pāris mēnešiem viņa dzīve izmainīsies. Es biju Inkautrā, tikšanās pa latviski, ja? No angļu valodas tulkojumā. Tikšanās, kad bija Lietuvā, ja? Atbrauca viens cilvēks no Igaunijas. Viņi 2 čaļi atbrauca, 2 brāļi. Viens bija burtiski pusgadu atpakaļ pieņēmis Jēzu. Viņš visu laiku vienu to pašu, zinu, ko viņš teica? Viņš bija narkomāns, nogājis narkomāns, gadiem sēdējis narkotikās. Viņš teica, es nekad neticēju, ka es būšu te, un kad es tagad darīšu šito, tas man prātam vispār neaptverams ir. Viņš saka, ja man kāds būtu pāris mēnešus atpakaļ pateicis, kad es te būšu, viņš saka, es būtu teicis, piespļaus viņam acis pilns. Ot kā Dievs dara. Un tagad, kur es redzu visu laiku, viņš visur ir priekšā, viņš visu kopā ar mācinātu, viņš ir pilnīgi izmainījies, kā es viņu redzēju pēdējo reizi. Ot kāda jaunatne tagad nāk. Parādi jaunatnē tagad to jauno. Parādi īsto Dievu, un viņš ies līdz galam, viņš atdos savu dzīvību daļ jaunā. Rekur Facebookā bija mūsu apustulis Andrejs stāstīja. Es pats neatradu to video, ja, kur jaunu čali pakāra ārzemēs. Pat Kristus dēļ pakāra. Viņš smaidu sejā gāja un pakāra. Smaidu sejā. Varat iedomāties? Viņš zināja, par ko viņš mirst. Viņš zināja, uz kurien viņš aizies. Cilvēki baidās no nākotnes, tāpēc, ka viņa ir tumša. Un viņā iekšā ir tukšs. Ja šeit sēdošie, jums bija kaut kas iekšā, kas jūs uzturēja līdz šim. Un tie, kas ir paslēpti, tajos arī kaut kas ir ielicis. Tās funkcijas, kuras lielākai daļai veco cilvēku vairs nav. Viņas ir vai nu Sātans viņas vienkārši nogriezis, vai nu izmainījis. Jo ir atnācis tas laiks, kad cilvēki ir nobrieduši, ja? Bet tā ir liela kļūda domāt, ka visi viņi kalpos dzīvajam Dievam. Viņi ir nobrieduši vai nostāties pretīm, vai nākt uz dzīvo. Ot šeit sāks tā robežas dalīšana. Kurš paņems ko? Tagad. Es nesaprotu, bet es eju
uz to, kur es jūtu, ka ir dzīvais. Otrs teiks, es nesaprotu, tāpēc es palikšu tur. Man tur ir vieglāk, man tur ir izdevīgāk, man tur ir labāk. Viss ir pierasts, viss ir kārtībā. Vot, kas man pieskārās, es jūtu konferencē to briedumu, es jūtu to spēku. Arī visi mācītāji to teica, šeit ir briedums, šeit ir spēks. Bet es tāpatās arī jūtu šo sašutumu un šo sāpi iekšā. Tāpēc, ka viņi zina, ka pēc konferences viņiem būs jāatgriežas tur, no kurienes viņi ir atbraukuši. Un ka, ja es nemainīšu tur kaut ko un nesākšu darīt tur kaut ko, tu nonāksi turpat, kur tu biji. Un vēl ļaunākā stāvoklī tu nonāksi. Kāpēc? Ja tu neesi nobriedis šim jaunajam, ko man Dievs ir teicis, ja tu neesi nobriedis un neesi gatavs iet līdz galam, labāk šeit nerādies. Jo līdz ko tu atnāc uz šeit, līdz ko tu te apsēdies, tu esi jau piekritis tam, kas būs jaunais. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vairs, tā kā Andrejs teica, to vārdu, ko es saku jums, viņa atpakaļ vairs neizņemsi. Viņš paliks tevi iekšā. Un ar to tev būs jātiek galā. Ar viņu tev būs jātiek galā. Nevis vairs ar mani, bet ar to vārdu, kas tevi iegāja. Jo visa spēks ir vārdā. Tāpat kā Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā, 1. pantā. Sākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs. Lūdzu, tas vārds, ko es runāju, nav no manis, bet no viņa teikts. Un tāpēc es jums stāstu, ka nāk šis laiks, jaunatne ir tik piegurusi, tik piekususi Latvijā tieši. Un es jūtu arī citās vietās ar tas pats. Viņi staigā un meklē, viņi staigā un meklē, viņi staigā un meklē. Ielien narkotikās, ielien visādās un šitajās te lietās. Viņš meklē šo apmierinājumu. Jo ir atnākusi tā pēdējais laiks, ir atnācis, kad jaunatne tagad milzīgi celsies. Jūs varat iedomāties, kādu es redzēju Sātanu? Kādā viņš ir milzīgā šokā. Viņš vispār neapjēdz, kas tagad notiek. Mācītāji ceļas tie, kas nedomā nedēļas laikā vārdu. Viņš viņam neko nevar izdarīt pirmām kārtām. Tāpēc, ka viņš nezina, kas būs tagad, tai svētdienā. Tāds mūziķis, kā viens mums sēž. Viņš arī mūziku, ja viņš ar kaut ko būs mūziku izdomājis, tad viņu dzirdēs tikai vai nu te, vai nu vispār nekur nedzirdēs pagaidām. Nevis kā ir pasaule. Viens ieraudzījis filmu, nesen arī skatījāmies par ko darītu Jēzus, viņi nosaucās tā filma, varbūt arī esat redzējuši. Mēs te esam redzējuši, nezinu, vai vēl. Viņš, karoči, atnāca uz pilsētu, atbrauc ar mašīnu, un tā pilsēta bija nogājusi no sliekšņa vispār. Draudzi, tukša draudzi, mācītājiem tur beigās sievas, avārijā viņš cieta, un tur ģimene arī visi nobeidzās, viņš tik viens palika dzīves. Un viņš atbrauc Jēzus uz turieni, viņš ienāca draudzē, tur viņu nekur nepieņēma, karoči tādā veidā, jā, un pats Jēzus bija atnācis pie viņiem. Un tad viņi izmainīja savas dzīves. Tādā veidā, kad ko darītu Jēzus, ja jums nav cita jautājuma un nezināt, ko darīt, prast, ko darītu Jēzus šajā situācijā. Stāsti par Jēzu. Vienkārši. Kas mums jādara? Mums nekas briesmīgs nav jādara. No mums Dievs neko briesmīgu neprasa. Bet tikai tie varēs darīt to, kas ir sapratuši, ka šī pasaule nekā labojas nav. Jo mēs ejam tālāk, jo mēs briesmīgākas lietas sākam redzēt. Pasties internetā, kas notiek. Paskaties apkārt riņķi. Ka briesmīgi skatīties vispār godīgi, ja sāks skatīties pasauli, tu depresijā momentāli nonāks. Paskaties vienreiz ziņas tikai, un tu jau būsi depresijā. Vso. Paskaties to pašu kristīgo rādio, kas tur darās tagad. Tad tur arī viena negativitāte, ziņas visu laiku negatīvais, jau liek, paklausies, tev Jānis ir pozitīvais. Jānis vēl tam šodien roka izdziedējās, tam acis izdziedējās, tam kāja atauga, tam roka atauga. Tam izgāja dēmoni ārā. Līdz kam ir nonācis tas viss? Tas nozīmē vienu. Pasaules gars ir sagājis kopā ar draudzi. Prostitūta palikusi ir draudzi. Tāpēc ej uz jebkuru draudzi šinī. Latvijā ej uz jebkuru draudzi, tu atradīsi tur pasauli iekšā. Lielāko tiesu. Patiesa dzīvu Dievu es neredzu Latvijā. Jā, ir šie cilvēki, kas ir izmētāti, vai kā teica cilvēks, ka ir
šie te slēptie cilvēki, kas baidās iziet, jo viņi zina, ka viņiem būs milzīga pretestība pret to visu. Ka viņam nostāsies pretī 5, 6 uzreiz. Manā dzīvē ar tas bija, kad man bija jāpierāda dzīvot Dievu savā darbā. Galvenais man tas iepatikās, ka viens teica, nu parādi Dievu. Man tāds svētais gars. Bībelē paņem un izlasa. Tur ir Dievs. Viņam nebija vienkārši ko atbildēt. Jo dzīvais vārds un Dievs ir viens un tas pats. Viņš nerāda sevi, nu otrais kāds nostājās tavā priekšā. Nu skaties uz mani, vai kāds esmu. Ja tev tā nostāsies Dievs, kā arī viņš teica, nu aizsūti tur pie maniem tuviniekiem kādu, kas lai pasaka, lai viņi tur dara pareizi visas lietas un lai nenonāk tur, kur es tagad esmu. Es teicu, ja es pats nostāšos viņu priekšā, viņi neticēs. Ot, kas notiek pasaulē. Paskatieties, kas vispār notiek, apstieties, kristietība kopā ar musulmanismu jau ir. Kur tas vispār redzēt? Kur kristiešus nogalina? Tie kopā ar kristiešiem lūdzas, nu kas tas vispār par krustojumu? Mēs šeit esam savākušies, lai sāktu iet ar dzīvo Dievu. Tāpēc ir mīlestība no Golgātas. Viss sākas no Golgātas. Mīlestību mēs parādām ar saviem darbiem. Mīlestību mēs parādām ar savām rīcībām. Nepiekrītot. Tu zini, kas ir jāparāda pasaulē tagad? Es ejot 7 gadi jau ar Kristu, strādājot savā darba vietā, man katru dienu ir jāsatieks ar vienu lietu. Un zini ar kādu? Ar tavām robežām. Kas ir nolikts Kristū tev. Kas ir nolikts tavī. Vienkārši atnāk pie tevis, piedāvā šito, pasaka izdarīt to, paprast tev jautājumu kaut kādu, tādu zakavirnuju. Un kā tu atrēģies uz visām šīm lietām? Pasauc tevi uz tusiņiem, pasauc tevi uz dzeršanā, un kā tu atrēģies uz to? Ir mums viens otrs brālis, kas vispār nekur neiet, tas ir nogājis galīgi cilvēks no sliekšņa nost. Viņš visus ir pametis un visus ir pateicis anāfima blin. Kāda mūsu pienākums ir iet un rādīt cilvēkiem Dievu? Tas laiks ir pagājis, ka tagad, kā es jau to vārtpaidļošu, tas vairs nestrādā, pilnīgi nestrādā. Tagad jaunieši grib redzēt tavās acīs spīdumu, tavās acīs rīcību. Mana dzīve izmainījās un mani sāka cienīt. Parasti cilvēki sāka cienīt par manu noliktajām robežām. Es šito nedaru, to es nedaru, tur es neiešu, to es nedarīšu. Ну, ты вообще-то придешь сегодня? Ну, я приду. Ну, выпьешь с нами? Я не пью. А viens otrs, brālis Kristu, paņem un iedzer. Un tas arī nav ļaunākais, bet kā ir teikts 1. psalmā? Kā ir teikts 1. psalmā? Nekopojies ar grēciniekiem. Neesi kopā ar grēciniekiem. Neesi viņu tusiņā. Tas nenozīmē, ka tev nav jāiet pie viņiem tagad. Bet tas nozīmē, ka tev jābūt ar viņiem. Tev ir jāatnāk, jāpastāsta, jāparāda, jāparunā un jāaiziet no turienes. Kā es arī darīju dzimšanas dienu, visi smin, es ar naudu metu tur. Es aiziešu salātiņu, apēdu, limonādi iedzeru, apsveicu un aizēju. Kā es atnācu? Man nav jāsēž tagad stundām ar viņiem un jāstāst uz viņu piedzērušām sejām, vai ne? Tas man nav jādara. Viņi redzot tavu rīcību, teiks, viņā kaut kas ir tomēr. Viņā es savādāks nekad. Un zini, es pateikšu godīgi, zini, cik cilvēku dzīves izmainījās. Es to redzu. Pa 7 gadi es milzīgas izmaiņas esmu redzējis savā darba vietā. Un visur, kur es esmu mēģinājis, un nevis tikai mēģinājis, es vienmēr esmu uzgūjis virsroku. Pasauli vienmēr mēģinās tevi nolikt, pasauli mēģinās vienmēr sevi pakļaut zem sevis. Un tikai tas izturēs. Jā, man neviens manā vietā, darba vietā nenāk, kā pie citiem iet un 6 stundām. Pie manis neviens nevar atnākt. Tikai tāpēc, ka zini, ja atnāks pie manis, es sākšu runāt par Dievu. Tālu. Tāpēc pie manis nenāk un ilgi nesēž. Un ja viņš grib uzzināt par Dievu, viņš atnāk un prasa, ko tavs Dievs tev saka. Un tas vislielākais kompliments, ko var dzirdēt kristietis no nekristiešu mutes. Jo tādā gadījumā viņš redz tevī Dievu. Un tas ir vislielākais kompliments, kāds tikai var būt mums, kā kristiešiem. Kā pie tā nonāk? Ar savām intīmajām attiecībām ar Dievu. Kāda ir tava intīma attiecība, tik liels viņš tevī būs? Ja nebūs šīs intīmās attiecības,
tevī vienkārši neredzēs šo Dievu un vienkārši tevi ignorēs un labāk nerunā nemaz. Mums tāds brālis ir. Jūs domājat, ka viņam baigi labi iet, ka viņš tagad no visiem ir atstūmies un visiem tikai bakst ar pirkstu un visiem tikai saka, tu esi slikts, tu esi grēcinieks, tu esi tāds, tu esi šitās piezuzēl. Viņi neieredz neviens, godīgi teikšu, neieredz. Un tagad iet jautājums par to, vai vispār viņš strādās tur. Jau sen uz viņu skatās ļoti šķīvi. Man ļoti daudzi teikuši kolēģi to. Es saku, vai tā vispār darās, Kristiet? Vai tā vispār var būt? Un tā kā es viņiem šiem cilvēkiem sāku stāstīt, es saku, nē, Dievs nav tāds, tā nav taisnība. Viņš saka, nu, Jan, расскажи, ну, как ты думаешь? Nu, это правда, так можно, нет? Protams, ka nē. Un viņiem tas visvairāk šokē. Pie mums ir viena tā apkopēja, ja? Viņi iet pravoslāvnī, nu tie krievi, pareizticīgie, ja? Viņi ienāk pie manis tur kopji, es tur arī strādāju, citreiz mēs ar viņu tā aprunājamies, ja? Viņa tur tā un tā reliģijos sāk runāt, un es viņai pastāstu pēc, tā kā mūs māca mūsu apustulis, ja? Viņi saka, с тобой интересно разговаривать, ar tevi ir interesanti sarunāties, tāpēc, ka tu neapskaidro tā kā visi. Tu paskaidro pavisam savādā un daudz skaidrāk. Saprot? Ot mēs esam šie nesēji. Es saņēmu to konferencē. Tagad šis te, ot tas, kas bija tai konferencē, tika aktivizēti ļoti daudz cilvēki. Un tagad viņi gaida kādu, kas uzņemsies šo aktivizāciju, kas paņems to virsū, kas paņems to galveno vadību augšā. Tas nenozīmē, ka tagad jāiet uz ielas un jāsāk bļaustīties. Nē, vienkārši jāsāk darīt, kādam tas ir. Un tālāk pievienosies. Pievienosies klāt ar vien vairāk. Tur, kur ir dzīvais Dievs, viņš pievieno klāt vajadzīgās locekļus, vajadzīgās detaļas, vajadzīgos visus. Visus tos cilvēkus, kas būs šeit, viņi būs šeit. Agri vai vēl viņi atnāks. Un, protams, kas negribēs, tas nebūs šeit. Būtībā tas tā ir. Man ļoti patīk par tām lauvām. Kā ir lauvas? Lauvas ir praidā, ja? Kā tur notiek? Tur notiek viss ļoti žistoka notiek. Ļoti žistoka. Ja tu neesi ar mums, tu esi pret mums, tinies. Un pat Bībelē teikts tā. Ja tu esi ar mums, viss okidoki, ja tu neesi ar mums, tu esi pret mums. Nav trešā ceļa. Nu, es drīkstu atnākt, drīkstu aiziet, es drīkstu darīt, es drīkstu nedarīt. Nu, man šodien nav laika. Nu, bet tava vieta paliek tukša, dārgais. Tev jādara, ne man tas ir jādara. Kāpēc pieraduši mācītājiem viss ir jādara? Nav ja mācītājiem viss jādara. Mums vakar bija saruna ar vienu cilvēku, ja? Viņš saka, nu, es nevaru izdarīt. Es saku, nu, nav taisnība, visu, ko var izdarīt. Tikai padomāsim, var izdomāt. Tā nav mana funkcija, domā tu. Tev jādomā un jādara tas. Nē, nu, tu esi galvenais, nu, tagad tu domā manā vietā. Es saku, nē, es tavā vietā nedomāšu. Beigās vienalga viņš izdomāja un izdarīja. Jā, vēl jau viss atdurās arī finansēs. Arī ar finansēm vēl pagaidām ir grūti, bet es zinu, Dievs mums pievienos tās finanses, izdarīs visu. Tāpēc ir šī jaunā paudze, kas tiešām zina, kas viņam ir jādara. Viņi zina virzienu, bet tikai viņus jāpakoriģē, jāpagriež pareizajā virzienā. Un ja šis cilvēks saņems pareizo virzienu, turies, Sātan, turies! Viņš ir milzīgā šokā, viņš pat neapjau, saprot, viņš staigā uz šitā te, viņš nezina, kas tagad notiks, no kuras stūra viņš dabūs. Ar kādu mietu viņš atrausies tagad. Viņš ir milzīgā šokā, es redzēju, kā viņš ir saķēris galvu, kā viņš ir saliecies, kā viņš gribētu tagad, tu zini, ko viņš gribētu zeli tagad nokļūt. Tur viņam vieglāk būšot. Viņš tā pateica pats, man būs tur vieglāk, palaižat mani tikai. Da būs. Bet nav, būs tas laiks, cilvēki ļoti augsti ir uzsāvuši Sātanu. Viņš ir nekas, viņš ir mūsu treneris. Varam pat pateikt Sātanam paldies, ka viņš mūs trenē šitā. Tā, ka tu svarus cel, kas tu cel šito? Cik ilgi cilās? Tu paņem riktīgu štangu, kas tev vāk uz leju roku, un tad tu cel viņu no visu spēka acis izbolīs. Nu, un tā tev arī parādās kaut kas. Nu, ja Sātans ar tāds uzsēdies uz tavas vissliktākās vietas, kas tev nepatīk. Un tagad tu spiež, un spiež, un spiež. Ja mums ar sievu brīžiem vien te iznāk. Un spiež, nu nafig uz šīs sāpīgās vietas, nu!
Es vajadzēs vājāks, bet tu nevari kaut kur tur šitā te izdarīt, nu tā čuču, un viss. Nu nav tā. Ot, un šie te jaunieši, es cik redzu jaunieši, viņam ir tā dzirks acīs, ja? Es redzu daudz braukā tādu, bet viņš dara pavisam ne tās lietas. Vienkārši pieiet un pateikt, tev Kristus grib, nāc. Es domāju, ka ļoti daudz piekrist. Jo piekusuši ir nenormāli cilvēki. Latvijā it sevišķi viņi vispār nesajāc, kas notiek. Es te vienreiz parunāju ar vienu cilvēku. Es teicu, ar ko viņš dzīvo? Viņš nevīd debesīs, ne viņš ir uz zemes, nevi ir uz zemes, vispār nesapratīs, kur viņš atrodās. Tur ir tāda putra iekšā. Izsaldais, izskābais, īrūktais, izsāļais. Viss sabās tai galvā, saprot? Bet tas, kas ir vajadzīgs, nav. Un lielākajai daļai, cik es esmu runājis, lielākajai daļai nav iekšā tas, kas ir jābūt. Vai nu viņš tiek dikti slēpts? Ot, un mūsu uzdevums ir atrast tos cilvēkus. Tas ir, kā atrast? Lūdzoties, gavējot, nākot kopā, darot savu darbu. Mēs neesam pieņēmuši Kristu, lai tagad sēdētu un vēderu kasītu. Nu, es takšu izdarīju, nu gaidīsim, halleluja, debesis. Es gribu šeit dzīvot ar pilnu krūti. Mūsu darbs ir vest cilvēks pie Kristus, tu aizies uz debesīm, tu aiznesīs tur tās dvēseles, ko tu būsi izglābis. Neko citu tu neaiznesīsi uz turieni. Neko. Ot, un tad tev paprasīs, ot, ko tu aiznesi tur. Ot, es tev atvedu cilvēku, to bombu smirdīgo. Tu viņam pateici par Kristu. Tāpēc es pieņēmu jau sen lēmumu pateikt vienu lietu. Pie manis ilgāk par 5 minūtēm tu nenosēdies. Ja nenosēdies, tipa pals. Šo, tipa pals. Agri vai vēlas pateikšu to, ko tev vajag, un vari tu dusmoties vai nedusmoties. Un tā ir darbā vienmēr tā ir. De jebkur, cik es esmu runājis, vienalga, es meklēju variantu, kā sākt runāt par Kristu ar to cilvēku. Jo mūsu uzdevums ir vest pie Kristus cilvēks. Kaut vai pateikt, cik nav stāstu, cik nav liecību, vienkārši pateic cilvēkam. Vienu pat no nāvis izglāba cilvēku Amerikā. Tas sensis stāsts, varbūt esat dzirdējuši, varbūt neviens. Viena veca tantiņa iet garām vienam jaunam cilvēkam parkā, Amerikā. Viņš saķēs galvu, tur sēž, laikam problēmās bija. Es saku, ka Kristus ir tavs risinājums. Vairāk neko nepateica viņam. Un aizgāja tālāk. Pēc kādu laiku viņš gribēja pašnākt, tas cilvēks izdarīt. Un viņš tajā brīdī, kad viņš galvu bāzi cilpā, viņam Dievs pateica, es esmu dzīvs. Un viņš atcerējās tos 3 vārdus. Jēzus tev palīdzēs. Jēzus tev palīdzēs. Viņš pieņem Jēzu. Un pēc tam viņam liela draudz bija Amerikā. Tikai 2 vārdu dēļ, 3 vārdu dēļ. Jēzus tev vien. Vot mūsu pienākums to pateikt. Ja neko vairāk tu nevari pateikt. Mūsu pienākums stāstīt pār Kristu, nevis izdomāt kaut kādas doktrīnas. Kur brālis mums stāstīja, ka stundām var cīnīties dēļ kaut kāda vārdiņa. Nu jā, bet es tev teikšu, es ar tāds biju kādreiz. Bet kuram tad tu var ieliet ar karoti Kristu iekšā, beidz smīdināt cilvēks? Kā jau es teicu, tas arī ir tas vārds, ko es gribēju teikt, tas spēks, kas ir mūsos, vienkārši mums būs jārāda. Līdz jau visu es izstāstījis, priekš kam tas rakstīja īstenībā. Jā, šos cilvēks nevarēs apmānīt ar reliģiju un viltojumu vai ar kaut ko neīstu. Viņos ir ielikta šī funkcija, kur brīdinās, ka tev nav kaut kas īsts un patiesa. Un nav svarīgi, kāda vecuma viņi ir. Būs ļoti jauni un būs arī ļoti veci, ļoti jauni pat būs. Un kas tiks izmantoti Dieva valstībā. Saprotat, es pat redzēju tik vecus, ka viņš ir neilgi pirms miršanas. Pat tas izdarīs ļoti daudz lietas. Kaut viņš visu mūžu varbūt neko nav darījis, bet Dievs viņu izmantos pēdējā brīdī. Tajā vietā, kur viņš viņu paredzējis būt tam pāris minūtēm varbūt pat. Tāpat arī jaunos, pavisam zaļiņos. Kā es redzu, viens otrs bērns tur tādus lietas jau dara, ka internetā paskaties tiešām. Tur ir briljanti, kas tikai dziedināšanas un kas tik nenotiek. Tāds kā, mazs bērns.
Esat kā bērni, esat kā bērni. Vai nu kā veci cilvēki, viņi arī paliek kā bērni. Uz vecumu. Maigi, mierīgi. Es nerunāju par trakumu, es runāju par normālu attieksmi. Kāpēc tad Dievs arī ir raksta Bībelē, viņš saka, vecumā tu ziedi zaļo un tā kā koks stādīts pie ūdens upēm. Ja? Brīnišķīgi. Tas laiks ir garām. Atnāc laiks tiem, kas bija akurāti, slēpti tie, kas jūtot un zinot patiesību, ies cauri ugunim un ūdenim un zels trubām. Viņi būs neapturami, kā izbadējies lauviņš ies un raus plēsīs un aizsargās šos radikāli jauno, lielākajam vairumam nesaprotamo dievu kustību. Tie, kas to nesapratīs, uzbruks un mēģinās izārdīt šo jauno un viņam nesaprotamo, jo viņos nav tādas funkcijas, lai to saprastu. Viņu uzbrukumi būs niecīgi un vāji, jo viņi nejēdz, kam uzbrukt, jo nav ieroču pret jauno. Sātans jau ir šokā par to, kas notiek un vēl notiksies. Tie kas tagad to pieņem un paņem, uzvarēs un pastāvēs, jo viņus vadīs pats Dievs. Halleluja! Pats Dievs, pats Dievs. Mans pienākums kā mācītājiem ir pastāstīt jums un atvērt jums acis uz to reālo, kur jūs tagad atrodaties. Kas jāmaina jūsu dzīvēs, kur vajadzētu sākt kustēties, kur jāsāk darīt. Es nezinu, kas jums katram ir iekšā. Jūs paši zinat, kurās jums jāmainās. Jo tagad ir pienācis laiks nevis sēdēt vienkārši, bet iet pie dzīvā Dieva, meklēt attiecības ar viņu. Jo saprotat vienu, ja nebūs šīs tuvās attiecības, Sātans uztaisīs viltu. Viņš momentāli iebāzīsies vidū, jo viņš tagad vairs nejokojās. Kādreiz viņš tur mocīs spīdzinājumu bija, tagad viņš ir bliezīs, viņš bliezīs uz nāvi. Momentāli bliezīs nost. Es pat dzirdēju, ar sievu klausījāmies, sātanis šķistākos, kas ir piepildīti pilnīgi ar sātanu, pašu Luciferu, ja? Šeit ir pienācis laiks, ka mēs vairs nejokojamies, mēs kausīm momentāli nost. Un kaus jau ne jau kādus tur, kas nav vajadzīgi. O tieši šo radikāli jauno kausu. Šo radikāli spēcīgo sitīs nost. Tāpēc mēs nedrīkstam nebūt ar Dievu. Mums jābūt šim tuvām attiecībām. Šim ļoti tuvām attiecībām. Un jo tuvāk Dievam, jo labāk. Ja tev ir kas liekas, un tu dari kaut ko nepareizi, lūdzu, nokrīti savā slēptajā istabā uz ceļiem, nožēlo to visu. Un labāk pamet, ka ir laiks, sāk, būs par vēlu, es brīdinu jūs. Man Dievs to visu laiku runā, būs par vēlu. Tu nespēsi vienkārši aiziet līdzi tam jauniem, Dievs mainās tik spēcīgi tagad. Bija laiks, kad gāja šitā uz augšu. Tagad ir laiks, kad iet šitā uz augšu. Pasties tehnoloģijas, viss iet tādā ātrumā uz augšu. Tu nespēji pat izsekot tam līdzi, kur tu izsekot vēl Dievam tu līdzi vari. Tā, mīļie, dārgie, veidosim, darīsim, cīnīsimies, iesim uz priekšu un meklēsim dzīvo Dievu. Kopā, atsevišķi, nesīsim šo prieku, nesīsim šo spēku. Nevis ar muti, bet ar darbiem. Tas, lūk, bija, ko es gribēju teikt šī rītā. Uzmundrināt jūs, pateikt, ka jūs esat ļoti spēcīgi. Jūs esat spēcīgi pirmām kārtām, ka jūs atrodaties šī jaunajā. Kaut arī varbūt daudz ko nesaprotat, bet jūs esat šeit. Un tas ir pats galvenais. Mēs ar sievu ne par velti esam cīnījušies, lūgušies un gājuši cauri murgam. Jūs domājat, ka mums Sātans nav galinājis nost? Zini, cik reizes? Te var pateikt, 3 reizes. Mums gandrīz nenogalināja visi, jā. Labi, ka viņa man bija blakus un es viņai biju blakus. Un čista, rīkli grieza pušu. Pat jūs to varēja. Te padomājiet, cik svarīgi mēs te esam. Ja te Sātans neuzbruks neko nedzīvu, viņam nedzīvs nav vajadzīgs. Viņš jau ir viņa. Es pateicamies Tev, kungs, par to, ka Tu šodien esi ielicis mūsos šo Rikārdo jauno, ka Tu esi palīdzies mums kustēties un iet uz priekšu, ka Tu mums rādīsi to, ko mums ir jāizman, ka Tu vadīsi mūs kopā, ka Tu vienosi mūs vienā spēcīgā organismā, ka Tu dosi mums spēku, ka Tu dosi mums prieku, ka Tu
savienosi mūs i fiziski, i garīgi, i dvēseliski, kungs. Jo nevar miesa būt saraustīta un pa gabaliem, viņai jābūt ir vienotnē, spēcīgai, uzticoties viens otram, zinot viens otru, mīlot viens otru un ejot uz priekšu. Jēzus Kristus vārdā. Un viss teica, Āmen.